jau sava paša dēlu nav saudzējis, par to par mums visiem nodevis nāvē. Kādu viņš līdz ar to mums nedāvinās visas lietas, kas vēl apsūdzēs Dieva izredzētos, vai Dievs, kas mums taisno. Tas mūs pazudinās, vai Kristus Jēzus, kas ir nomiris, vēl vairāk, kas ir augšām cēlies un ir pie Dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv, kas mūs šķirs no Kristus mīlestības, vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bats, likums, briesmas vai zobens. Gluži kā ir rakstīts, tevis dēļ mēs ciešam nāvi augurīgi. Mēs tiek Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzu mūsu ģimā. Amen. Mīļie tuvinīgi, mīļie draugi, šajā dienā mēs esam šeit pulcējušies ar palīdzību, krāsmās tālākajā ceļā. Es pārdomāju to, ko reiz kāda sieva kundze teica. Ir liela gudrība katram cilvēkam kļūt pieaugušam. Ne visi pieaug. Ir liela gudrība pieaugt. Bet tālāk viņa teica, bet vislielākā gudrība ir novecot. Tad, kad tu nezaudē prieku par dzīvi, tad, kad tu nepāraudzi no tā, ka tu redzi šo pasauli, par to, ka tu sāc tikai baidēt un pārdzīvot, cik tev ir grūti, ka tev sāp visas malas. Ka tu nezaudē ticību visā tajā, ko tu redzi, redzot sevi novecojot. Ziniet, tā lielākā lieta iepazīstot Rasmus ģimeni, ko viņi jums šajā dzīvē mēģināja nodot tālāk. Paļaušanās un ticības Dievu. Un ziniet, šai pasaulē mēs daudzas lietas spējam. Mēs esam tik spēcīgi bieži vien, it īpaši, kad mēs esam kopā. Mēs daudz ko varam. Mēs varam uzvarēt slimību. Mēs varam uzvarēt arī to, ka mums pašiem ir sagādāta savu maizi. Un daudz mēs vēl varam. Bet tad šis vīrs paceļ acis uz šiem kalniem, viņš redz to, ka tas viņu spiež nost. Viņš jūtās mazs, bezspēcīgs, nevarīgs. Viņš saka, kas man izglābs, kas man palīdzēs. Es paceļu acis uz šīm bēdām, uz nelaimēm, kas man izglābs. Tālāk viņš atgriežas pie tā, kas ir viņa pamats. Es daudz cilvēku stāvam. Un cilvēki saka, mans spēks, mani sasniegumi. Ko cilvēki var runāt domāt? Cilvēki saka, mans spēks ir vara, kas man ir nauda, man ir iedara. Citi cilvēki saka, mans spēks ir gudrība. Šis ir mēģinājuši kļūt neatkarīgi no Dieva, jo viņi nav mīlējuši Dievu. Tik daudz cilvēku, kas mēģina pierādīt to, ka Dievu nav. Tas, ka mēs šeit esam, tas, ka mēs atrodamies un dzīvojam šeit uz zemes, ir evolūcijas rezultāts, tā kāda sakritība. Ko Dievvāršana saka? Dievs saka, pirms tu tiki mātes miesās iegūts, tu tiki saukts manā vārdā. Ko tas nozīmē? Mēs šajā pasaulē daudz par māku plānu. Pateicoties tam, ka mēs jūtamies stipri, mēs bieži vien uztraucamies, kreņķējamies, mēs plānojam, tad es braukšu tur, tad es darīšu to, tad ar to es tikšos, tad ar to es netikšos. Bet ziniet, jūs labi zināt, ka dzīvē ir daudz viss neplānots. Ziniet, Rasmus zināja to, ka kaut arī šajā pasaulē mēs plānojam, ir kāds, kurš plāno mūsu dzīvi. Tas ir Dievs. Un ar to, ka viņš saka, es saucu tevi tavā vārdā, viņš domā, pirms māma un tētis vispār paredzēja, ka tu būsi. Es jau ielicis tev tavu likteņu. Es domāju, man apsūdu. Es tev dīnu. Ka es pat aci nepamanīšu. Tad Dievs saka, bez manas ziņas, tu māci no tavas galvas. Tu tveries pie manas, nevis pie manas. Viņi mēģinājusi šo ticību dot jums. Ziniet, mēs daudz varam arī izskaidrot par savu ķermeni. Ir ārsti, kuri mācās to, kas mums ir vajadzīgs, kas nav vajadzīgs. Pat visgudrākie ārsti, viņi nevar ielūgoties dvēseli. Viņi nevar izskatot dvēseli. Ziniet, dvēseli ir tā, kas liek mums dzīvot uz priekšu.
Ziniet, ir tāds stāsts, kur es dzīvoju tāds tumšs dvēseles cilvēks. Viņš ienīda cilvēks savā apkārt, jo viņam sāpēja sirds kādām lietām, kas viņam bija darīts pāri. Viņš nevarēja sadzīvot nevienu cilvēku, kas viņam apmešanas blakus. Kaimiņš. Reiz kāds jauns kristietis nopirka māju, viņam blakus un sāk dzīvot. Un, protams, šis cilvēks, šis vecais cilvēks uzskatīja par savu pienākumu viņam visādiem. Viņš medistīgus viņam zemē. Viņš ved uz suni pastaigāties un kāpoties viņam mājas. Viņš skaļi uzskatās, kokšņoja, lamāja viņam dažādiem vārdiem. Bet nekādu viņš nevarēja uzvest šo cilvēku uz jaunas. Nevarēja piepildīt lūgumu viņu sirdi. Tad viņš izdomāja tādu jaunu plānu. Viņš piepildīs spāju ar samazgājumu un noliks pie šī jaunā kaimiņa durvīm. Lai pamostoties, šīs cilvēks atvēr durvis, izgāž šo spāju un uz vienu vārdos šo kaimiņu. Tiešām viņš tā izdara un brīd atver durvis, šis kristietis pamanā pie savu vienu spāju. Un aiziet pie kaimiņu un pieklauvē pie durvīm. Kaimiņš domā, būs liels kašs. Aiz durvis vaļā, bet redz pretī smaidīgi cilvēku, kurš sniedz viņam pretī tīru spāju un viņa spāju, pilnu ar āboliem un kūmiem skaistiem. Šis kristietis saka, katrs dalās ar to, ar ko viņš ir bagāts. Laika ir priekš Dievu un not priekš Dievu. Un šādi šie cilvēki izskrien dzīvē cauri vienā apsūdzē. Tad, kad viņi nomirst, viņi stājas savu radītāju priekšā un pastāv viņu garām. Viņi nekad nav pasmējuši. Ziniet, ir trešais veids, kā šo dzīvi dzīvot. Mīlēt Dievu, mīlot cienīt katru vīru. Iepazīstot Dievu, to spēku, kas mums šajā dzīvē vada cauri šim laikam, un mēs varam iepazīt katrā. Skriet garā. Jo tu esi mācīts darīt uz savu dzīvi. Sevi mīlestīt. Tad ne tev būs Dievs jāpazīst. Es pazīstu tevi šajā dzīvē. Un Dievs mums notiek. Laimīgi un priecīgos šodien cauri 88 gadiem. Es viņai bija ļauta šeit ir zemes dzīve. Viņu jūs mīlējis un viņu jūs kopus. Šodien šeit jūs esat viņai vissvarīgākajā dienā ir blakus. Lai pavadītu viņas klāpšanas. Un manas aitas svētī, lai manas dzīves uzdevums nav vērts, kā ceļinieks, kur taisu savu telti, lai mani apgaismo tavs zvaigžņu zelts, kā ceļinieks, kur taisu savu telti, lai mani apgaismo tavs zvaigžņu zelts. Bet mani Dievs tik tavos taisnos ceļos, dod laimi, kura citiem neliek ciest. Sniedz roku man, ja grimstu maldos dziļos, un visu ļaunu liec par labu griezt. Sniedz roku man, ja grimstu maldos dziļos, un visu ļaunu liec par labu griezt.
Tevi, mūsu Tēvs debesīs, mēs lūdzam. Mierini tos, kas šķiras no Rasmus ar sāpēm un asarām. Tīpaši esi klāt viņas meitām, Ērikai un Zintrai. Arī visiem pārējiem viņas mīļiem tuviniekiem, mazbērniem, mazmazbērniem, draugiem. Dod viņiem palicējiem savu mieru, kas ir augstāks nekā cilvēka prāts un saprašana. Vairo viņu ticību, niepriecini viņus tai cerībā, kādu no nāves saitēm atraisīts. Mūsu Kungs Jēzus Kristus ir atstājis saviem mācekļiem. Mēs pieminam tuvā priekšā arī Rasmus vecākus, arī viņas dēlu Kārli. Mēs lūdzam šīm dvēselēm mieru. Mēs Tev pateicamies par Tavu žēlastību un svētību, kādu Tu, Kungs, Rasmai, viņas dzīvē un mūžu gājumā esi parādījis. Kaut arī katra cilvēka mūžā dažkārt piepildās Tavi vārdi. Manas domas nav jūsu domas, jūsu ceļi nav mani ceļi. Tagad Tēvs atver Rasmai namu durvis. Ved viņu savā gaismā, kur iznīcīgais tērpjas neiznīcībā un mirstīgais apvelk nemirstību. Māci mūsu dienas tā skaitā, ka mēs gudru sirdi dabūjam. Dzīvības cerību. Paklausa mūsu, Kristus vārdā lūdzamies. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienas šodienas dod mums šodien, un piedod mums mūsu pārādus, kā arī mēs piedodam saviem pārādiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Kungs, lai nu Tava kalpone aiziet migrā. Kā Tavs vārds saka, jo manas acis ir redzējušas Tavu pestīšanu, un Tu esi sataisījis visiem. Es, Kungs, lai svētī Tavu iziešanu un ieiešanu, un šā laika mūžā. Mīļie tuvinieki, mīļie draugi, es aicinu šeit brīdī nākt un atvadīties no Rasmusa. Mēs tālāk dodamies un pavadīties viņas Dievs. Mēs dosimies tālāk.